Čau, draugi! Šodien esam atkal atbraukuši uz Kaņera ezeru. Pagājušais mums diezgan forši gāja. Pēc tās reizes vēl čoms bija aizbraucis šo ceturtdienu. Arī smuki pavilka zivis, bija gan daudz zemēru, bet kopumā ap kaut kādām 40 copēm. Tā kā nolēmām braukt atkal uz šejieni. Esam pulkstens bišķi pēc 6 ezerā. Un tu dosimies jau došos uz laivu un brauksim iekšā. Un skatos jau uz ezera pulkstens 6:10, 6:15. Jau ir kaut kādas gandrīz 10 laivas. Visi mēģina stāvēt gar kantīm. Tur var redzēt, gar kantīm stāv cilvēki, jo tur pa vidu ir dziļums. Es domāju, ka mēs šoreiz pamēģināsim pabraukt gar niedru, šo te strēmeli, un mēģināt arī varbūt gar zālēm kaut kur un uz kaut kādā kritumiem pamēģināt dabūt kādu līdeku. Tā kā sekojot līdzi, kā mums sokās, neaizmirst atstāt kādu komentāru, jo es skatos, ka daudz skatās video, bet neko neuzrakstā. Būs baigi forši, ja jūs atstāsiet kaut kādas savas domas, pārdomas, nezinu, idejas, ieteikumus. Cīņa par kātiem. Visi kāti samesti vienā čupā un tagad katrs izvēlās sev labāko. Ņem. Man atdod tādu, kur ir kaut kāds prezis uzmauts pa virsu. Andrejs sienās. Dmitrijs te manevrē. Smuks vējiņš tāds ir uz ezera. Tā kā, paldies. Mēģināsim sākumā aizbraukt uz saklākām vietām, kur pagājušais bija zivis. Un varbūt tur kaut ko no paša rīta arī dabūsim. Kaut gan Dmitrijs šodien mums ir skeptisks, viņš teica, līdz pulkstens 9 zivs mums nebūs. Nu, viņam varbūt būs, bet mums nebūs zivis. Tā kā mēs ar Andreju viņu mēģināsim pārliecināt par pretējo. Spiežat laikus. Tiekamies. Šim kātam ir tāds te nosacīt prezis uzvilks pa virsu. Diezgan manā skatījumā forša ērta lieta, jo pārvadot viņus nepinās aukla, un kad nepieciešams, tad vienkārši tad mēs viņu noņemam nost, un kāds mums ir gatavs lietošanai. Nē, tā, kamēr mēs braucam uz mūsu vietām, saliksim virsū mānekļus, sākšu uz lielā kāta, uz big bait sākšu uzreiz ar peli, un uz mazām bija sākumā doma sākt ar deku, bet izdomājām ar Andreju mēs uztaisīt nelielas sacensības. Atbalstīsim vietējos ražotājus. Mums nekāds labums no tā nav, vismaz pagaidām. Mēs izdomājam ar viņu tādu challenge, kad kurš pirmais uz Jelgavas mūdzi, uz mūsu Latvijas ražoto Jelgavas mūdzi, kurš pirmais dabūs zivi, tas saņems no otrā 6 paku alus. Tā kā ieskaitē iet jebkura zivs, jebkura izmēra zivs. Nu, skatīsimies, kuram veiksies labāk, kuram uzsmaidīs veiksme un kurš tiks pie alus 6 pakas. Ja kāds tiks, protams. Nu, cerēsim, ka mūdis nostrādās šodien. Neaizmirstam pievilkt bremzi. Jo pēc tam, ja pieķersies zivu, tad viņu vienmēr var pataisīt brīvāku, bet uz lielo kātu, lai normāli piecirstu. Es vismaz parasti cenšos gandrīz maksimāli bremzi aizgriezt. Tad jau
lēnām taisīt viņu vaļīgāk. Nu, ko tuvojamies mēs vietām, kur sāksim copēt, un Dimitrijs mums dos komandu. Mēs ar Andreju mēģināsim krāmēt iekšā savus mūģus, Jelgavas mūģus, un mēģināt kaut ko dabūt. Ūdens šodien atkal ir diezgan duļķains. Te ir dziļums kaut kāds aptuveni, nezinu, centimetri 40, 50 varbūt tās šajā te vietā. Un, principā te šeit diezgan daudz ir bijušas copes un zivis. Tāpēc tur tālāk ir liegums, un, kad taisās vaļā pilnībā ezers, tad principā mēs cenšamies arī doties uz to pusi. Un tur ir arī interesants vietas, tā kā ar katru mēnesi nosacīt ezers paliks aizvien interesantāks un interesantāks. Tagad mēs sagriezīsimies, un neliels vējš tomēr ir. Iemetīsim peldošu ankuru, kas ir principā lieta, bez kuras es nevaru iedomāties savus copus tagad. Tad var mierīgi dreifēt pa ezeru, pa upi un ķert normāli lēnā garā zivis. Nu, Andrej, krāmē iekšā. Tā, šie divi draugi šodien tiks testēti. Skatīsimies, kurš no viņiem ātrāk piemānīs zivi. Zaļais Andreja mūdus vai manējais, tas, kas pa labi dzeltenais. Nu, ko? Andrej, sāksim? Aiziet! Маленькая. Возьми, а то это скажешь, что сойдет. Не, все, выиграл. Сошла. Nu ko, Andrejam pieķērās līdeka, bet, diemžēl, viņš viņu nedabūja uzturamē tīkliņā. Tu taču teici, ka vinēji. Nē, nu kā, es jau domāju, ka tu viņu paņems. Jā, diemžēl Andrejam nepaveicās, bet, nu, visa diena vēl priekšā. Нил такой, блядь, проебал. О, не проебал. Так и есть. Такой обширный. Гамма эмоций. Гамма эмоций. А он держит. Блядь. Я сказал, 8 начнется. Реально Я вот. достаю. У него зачет. Нет, не достаешь. Tā, nu zivtiņi ir. Cerams, ka viņi tiks. Nē. Ну так. Ievadīsim viņu, cerams, mēs viņu uzturamajā. Un tad skaitīsies, ka aliņu mēs dabūnam. Зачет. Ого, там она вертит. Tā. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не зачет, говорит. Tā. Не, еще нет. Рано. Тихо. Нормально. Nu, ko, kungi? Aliņš ir? Вот теперь точно, да. Заслуженно. Tā. Да, ему это. Nu, skatīsimies. Laikam, ka metrs nebūs. Kaut gan. 90? Еле сидит. Померим, да. Хорошенькая упитанная. Вот здесь сработал.
Nu, Nil, Pirmais metrs ir šo sezonu. alu arī dabūju. Nu ko, pirmais sezonas metrs ir pieparkots. Paldies komandas biedriem. Palīdzēja tikt galā, palīdzēja Motivēt ar aliņu. motivēt ar aliņu, jā. Principā challenge, kas mums bija ar Andreju, ir noslēdzies. Andrejam, diemžēl, zivs norāvās. Un, kā principā teica mūsu eksperts Dmitrijs, copa sāksies ap 8, 9. Tā arī notiek. Uzreiz pēc Andreja zivs praktiski noķēra arī es. Sākumā likās, ka nav nekas ievērības cienīgs, bet principā, kad dabujām pie laivas, tad saprat, ka 90 plus ir. Un jā, metrs un 1 centimetrs kaut kur aptuveni tā laikam. Bet jā, pirmais metrs ir. Jelgavas mūdzes izdarījis savu darbu, noķēris metru, sagādājis man balvu no Andreja aliņu, 6-paku. Tā kā copa, principā, copas diena jau ir izdevusies. Skatāmies, kas turpinājumā mums sekos. Nu ko, sākumā mums vairāk nekā nebija. Izbraucām tādu paķemēt bišķi dziļumu. Pastīsimies, vai te kādas copas būs, nebūs. Nebūs, tad laikam dosimies atpakaļ uz to iepriekšējo vietu mūsējo. Tik apkārt skatāmies, cilvēki arī braukā. Neviens neko neceļ ārā. Pēc tam gan jau, ka krastā bāzes saimnieks mums padalīsies ar informāciju, kā citiem gāja šodien. Nu tā, mēs pazaudējam ankuru. Tagad uzdevums ir viņu atrast. Nu. Нет, не там камень был. Von он. Tie. Uro! Andrejs ieraudzīja ankuru. Tur priekšā. Tur priekšā ir ankurs mūsējais. Tas ir plus peldošam ankuram, jo viņš ir peldošs. Nu. Нет, на выбор телефона.
tas sasāl? Vitriem pēdējais medvietis. Nu ko, visu copu beidzam. Krāmējam šitos visus loriņus. Iekšā maisā. Nu, ko, es domāju, ka, ja mums šitā patās veiksies katru reizi, tad nākamais mūsu transporta līdzeklis būs šis burvīgais peldlīdzeklis. Mēs varēsim vismaz, ja neķerās zivs, tad paslidināties un izpeldēties. Nu ko, pabeigsim turpatās, kur iesākām šo dienu. Kopsavilkums par šīs dienas copi. Diezgan patukša diena. Principā vienā zemēra zivs Andrejam, tad mans metrs, un tad vēl kaut kāds pāris cops bija. Un Dmitrijam pēdējā zivs aizgāja. Nu, burtiski, kā saka, pēdējais metiens un pēdējā zivs norāvās, un tad devāmies jau krastā. Tā kā, jebkurā gadījumā paldies foršiem Kaņieru ezeram. Braucat makšķerēt. Drīzumā taisīsies vaļā arī nākamā zona. Tur smuks vietas ir. Un, jā, tā kā atstājiet kaut kādus komentārus. Būs interesanti palasīt. Nezinu, jūsu pieredzi Kaņieru ezerā. Kā jums sokās, uz ko jūs ķerat kaut kādas savas pārdomas varbūt tās. Un tiekamies nākamais video.